Vasaras viducis Ludzas rajons Malnavas koledža. No tuvām attālākām un attālām vietām no visas Latvijas uz Malnavu dodas koledžas bijušie audzēkņi. Velti, jo Malnavas koledžai šogad ir 85 gadi. Tā ir vecākā lauksaimniecības mācību iestāde Latgalē, kuru šogadu laikā pabeiguši gandrīz 8000 speciālistu. Kas piesaista? Tās ir Malnavas vēsture, Malnavas tradīcijas, Malnavas skolotāji. Viss tas gars, jo ejiet, kur gribiet, vienmēr jūs redzēsiet, ja tas ir beidzis Malnavu, tad viņš nekad nekautrēsies teikt un teiks, es esmu no Malnavas, Malnava rullē, mēs esam par Malnavu. Pēc Latvijas valsts neatkarības proklamēšanas jau 1920. gadā ministru kabinets izvirza likumprojektu par lauksaimniecības skolām, norādot, ka šāda mācība iestāde drīzumā tiks atvērta arī Latgalē. Vietas izvēle arī zināma – Ludzas apriņķa Malnava. Organizēt un vadīt skolu uzticēja agronomam Pēterim Sauleskalnam, un 1921. gada 10. oktobrī notika svinīga skolas atklāšana. 10 gadu laikā skolu pabeidza 227 lauksaimnieki. Viņi bija gan no Latgales, gan Vidzemes, Zemgales, gan Kurzemes. Izglītības iestādes nosaukums ir mainījies 7 reizes, taču visos laikos Malnavā tika apmācīti lauksaimnieki. 1921. gads – Latgales lauksaimniecības vidusskola. 1936. gads – Valsts Malnavas lauksaimniecības vidusskola. 1944. gads – Malnavas lauksaimniecības tehnikums. 1964. gads – Malnavas Sohos tehnikums. 1990. gads – Malnavas lauksaimniecības tehnikums. 1992. gads – Valsts Malnavas lauksaimniecības tehnikums. Un 2003. gads – Malnavas koledža. 85 gadu laikā skolā ir strādājuši vairāki direktori, un katrs no viņiem ir devis zināmu artavu tās attīstībā, jo mainoties politiskai varai un valdībām, neskatoties zināmām pretestībām, šie cilvēki lauksaimniecības mācību iestāde Malnavā spēja saglabāt un sekmēt tās attīstību. Viss ir gājis uz augšu, mainījusies apkārtne, skola, kabineti, cilvēki paši ir mainījušies, tā kā līdzi kā mūsu valstī. Mēs toreiz faktiski tehnikuma izaugsme bija, jo mēs atvērām jaunas specialitātes, elektrifikācijas specialitāti, mehanizācijas specialitāti, tika celtās kopītnes. Šis pats mācību jaunais korpus tika uzcelts dzīvojamās mājās, vispār cilvēki tika apgādāti, bija piešķirtas visiem dzīvojamās telpas, visiem dzīvokļi labi iekārtotie, audzēkņiem labi iekārtotās kopmītnes. Vispār dzīve gāja raiti, bija labi pašdarbības kolektīvi, tautas deju kolektīvs bija, koris. Laiks līdzdarbojoties cilvēkiem Malnavā ir izveidojis spēcīgu izglītības centru. To apliecina fakts, ka joprojām tā ir iecienīta mācību iestāde ne tikai reģionā, bet gan visā Latvijā. Tas bija tāds ļoti spēcīgs signāls Latgalei par atbalstu no jaunās valsts, jo 21. gadā Satversmes sapulces uzdevumā Pēteris Sauleskalns, pie kura pieminekļa mēs šobrīd arī atrodamies, goda vietā lielajā skaistā Malnavas mūžas parkā, viņam tika dots uzdevums izveidot lauksaimniecības skolu un pēc iespējas ātrāk labi mācīt jaunos Latgales cilvēkus zemkopības lietās, lai viņi savu zemi, ko viņi beidzot ir iemantojuši savā valstī, savā pilnvērtīgā valstī, lai viņi spēj to labi apstrādāt, pēc iespējas lielāku labumu no tās iegūt, pēc iespējas vairāk turībā pieņemties un audzināt savus bērnus un lepoties ar savu valsti. Un ka tas žests Latgalei, tas bija ļoti zīmīgs žests, un tāpēc tas man ir būtiski. Pēc tam daudzos gados sadarbība ar Malnavu ir bijusi ļoti dažāda. Mēs ar velobraucieniem šeit esam braukuši, ar jauniešiem tikties. Vīrkoris Tēvzeme šeit ir skandinājis savas dziesmas un bijis pārsteigts par to, cik šeit ir brīnišķīga akustika, kādi skaisti parki, cik tas viss ir vareni. Un tās puses ļaudis, viņi mazāk zina par to, cik šeit ir vērtīgas lietas, cik tās ir piederošas Latvijas valstī un cik tās ir būtiskas un nozīmīgas mūsu Latvijas vēsturē. Sākot tātad ar Pēteru Sauleskalnu un līdz pat šodienai, kad svinam 85 gadus Malnavas koledžai, kas ir augstskola laukos, un tas ir milzu solis, kas ir izdarīts, un tās izmaiņas jau ir bijušas dažādas, dažādi vadītāji, dažādi laiki, dažādi laikmeti, dažādi akcenti, bet pats galvenais vienmēr ir bijis cilvēki.
kuri šajā skolā ir mācījušies, kuri ir atnākuši un uz mūžīgiem laikiem ir kļuvuši par Malnavas, var teikt, spoguli. Jo no Malnavas nevienos laikos, arī padomi laikos, nenāca laukā tas produkts slikts vai nederīgs. Šī skola vienmēr bija prestīža. Šeit ir ļoti daudz studentu, kuri šobrīd mācās Malnavā no visas Latvijas, un arī tie, kuri šodien sabrauc šajos svētkos, jūs jau redzat, visi šie cilvēki arī ir no visas Latvijas, ja viņi tur liek lietā savas zināšanas, ko ir apguvuši Malnavā. Tā ir Malnavas vērtība. Cilvēki. 85 gadu laikā skolu ir absolvējuši 7728 audzēkņi, iegūstot vērtīgas profesijas. Vislielākais pieprasījums ir bijis pēc agronomiem un grāmatvežiem, īpaši neatpaliekot arī pārējām specialitātēm. Malnavas koledžu ir beiguši agronomi 2437, melioratori 81, zootehniķi 484, elektriķi 713, elektromontieri traktoristi 44, grāmatveži 2318, mežkopi 90, tehniķi mehāniķi 1211, dārzkopi 11, lauku uzņēmēji 52, agro uzņēmuma komercdarbinieki 63, agrobiznesa komercdarbinieki 74, automobīļu mehāniķi 150. Andris Badūns pašlaik ir Krāslavas rajona padomes priekšsēdētājs. Viņš lepojas, ka ir mācījies Malnavā iegūst noderīgu profesiju un te guvis daudzas dzīves ziņas gudrības. Pabeidzu 80. gadā un grūti pateikt, kāpēc izvēlējos, jo interesanta profesija, tehnikas elektriķis, un mani vecāki arī strādāja laukos, tajā laikā kolhozos, arī bija speciālisti un kaut kā piesaistīja, ko es tiešām nemaz nenožēloju. Arī tajā laikā tas nebija tāds, varbūt, ļoti populārs šis darbs. Es nezinu, kāpēc. Varbūt tās elektrības kaut kā baidījās, jo mehāniķu šeit bija vienmēr 2-3 reizes vairāk nekā elektriķu. Bet dzīvē pēc tam man ļoti lieta noderēja, protams, šī profesija. Andrim Badūnam Malnavas koledža nav tikai viņa mācību iestāde, bet arī pirmā darba vieta dažus mēnešus līdz iesaukšanai padomju armijas dienestā. Arī vieta, kur pavadīja daudzi skaisti jaunības gadi, starp citu toreiz padomju laikos paspēc Malnavā nodziedāt Čikāgas piecīšu dziesmu un, kā pats teica, gūta laba dzīves pieredze. Profesionāli taču arī nācās nostrādāt uzreiz jau par enerģētiķi, par galveno enerģētiķi, un vēlāk, kad dzīve mani aiznesa, tā teikt, pašvaldību darba ritulī tajā, tad tieši enerģētika darbs laikam bija tas noteicošais, kas mani arī tur ievilka, jo nācās organizēt gan visas apkures un iestādēs un attīrīšanas visas ierīces un visi ūdensvadi torņi. Viss tas nāca uz pašvaldību jau 90. gada sākumā. Un, protams, ar to visu vajadzēja tikt galā un droši vien vieglāk tikt galā tam, kas jau šajā profesijā ir kaut ko ieguvis un praktiski un arī teorētiski. Arī Regīna Kuļša ir absolvējusi toreiz Malnavas Solhaus tehnikumu. Arī viņai gūtās zināšanas lieti noderējušas, tagad vadot balvu rajona padomi. Šo skolu izvēlēties viņai ieteicis tēvs, kas nekad nav ticis nožēlots. Vispār man bija vainu tā, kad izvēlēties mācīties mūziku vai lauksaimniecību. Acīm redzot, tētis bija tas, kas teica tā, meita, mācies uz Malnavu, audzēt maizi. Es paklausīju tētim. Katrā ziņā es, kad ierados šajā skolā, es vēl nebiju pilnīgi pārliecināta, kad es palikšu Malnavā. Varbūt tieši uz Rēzeknes mūzikas skolu, bet satiku tik brīnišķīgu skolotāju Veltu Grīviņu. Viņa smaidoša mani paņēma pie rokas, paskatījās manu sekmju. Neatceros vairāk, vai tas bija liecība acīm redzot. Un tā es paliku Malnavā un mācījos par agronomi. Vai nenožēlot šo savu izvēli toreiz kā tā izvēle, tomēr tā bija jūsu izvēle? Nē, jo es arī nostrādāju pilnus 27 gadus augkopības nozarē.
Skola audzēkņus ir piesaistījis ar savu auru apkārtējo dabu un pedagogiem, atzīst Bauru rajona padomes priekšsēdētāja, un tās ir neaizmirstamas atmiņas. Tad bija 15 gadi, un praktiski mēs tālāk par Ļeņingradu ekskursijā un Aglonu nebijām bijuši. Un kad es nācu pa šo aleju, pabām pusēm ziedēja krāšņas begonijas un gaišā šī skola sēka, tas tomēr zināmu iespaidu atstāja. Cim redzot, tā tam vajadzēja būt, jo es esmu no laukiem un arī tētim tīri labi veicās lauksaimniekošana. Ko tad labāku? Jo Malnavā praktiski bija tajos gados nodrošināts viss. Labs kopgalds, labas kopmītnes, jāsaka, tā arī stingra disciplīna. Vēl joprojām nav aizmirsušās rīta līnijas sestdienās. Malnavas koledžas daudz audzēkņi savas mācību gaitas ir turpinājuši augstākajās mācību iestādēs. Daudz no viņiem kļuvuši par pazīstamiem cilvēkiem, vadot pašvaldības uzņēmumus, valsts institūcijas, kļuvuši par stipriem un lieliem zemniekiem. Daudz no viņiem strādā valsts vai privātajos uzņēmumos savās saimniecībās un ir lepi darba darītāji, jo Malnavā iegūtā specialitāte tiek likta lietā. Tāpēc, ka tuvu dzīves vietai un arī saistītā profesija, ļoti patīk šeit daba, tepat nodzīvo 17 gadus Malnavā. Ko jūs novēlētu savai skolai? Turpmāk arī tik daudz studentu un tik labu studentu, kā mēs bijām. Šai skolai nākotne ir? Citādi būt nevar. Malnava vienmēr ir bijusi gaismas pils, tā kā oāze šeit Latgalē. Ļoti skaistā vietā, un te ir daudz cilvēku, kuri apguvuši savas zināšanas. Un tā var nekad notikt nevar, kā šeit negatavot jaunos speciālistus. Jo šeit ir pietiekoša bāze laba, speciālisti visi, un nav jau kur jauniešiem citur arī tālu tādas iespējas braukāt. Malnavas koledža iet līdzi laikam sekot, ka Eiropas Savienībai tai klājas labi, realizējot savas idejas. 2002. gada 7. augustā tika parakstīts granta līgums projektam kvalificētu autotransporta mehāniku sagatavošana Latgales reģiona tranzīta industrijas darba tirgumu, piesaistot fāre finansējumu. Rezultātā audzēkņu sagatavošana autotransporta specialitātei sākās jaunā kvalitātē. Iegādāti modernākie aprīkojumi laboratorijām, automobiļu uzbūves, metināšanas, automobiļu eksploatācijas un diagnostikas, kā arī izveidotas jaunas datorklases. Visu laiku kaut kas mainās, arī mainās gan pasniedzamie priekšmeti, gan arī amati, un mainās arī darbs. Un tagad pēdējais darbs, kas man visvairāk ir saistīts ar projektu ieviešanu. Tas bija no sākuma Abhāra, pēc tam Latmeh Challenge, tagad sociālā fonda projekti. Un to, ko Eiropas nauda ienāk koledžā, tas ir ļoti liels pamats attīstībai. Jo bez šitā pamata, bez tās jauno tehnoloģiju ieviešanas, jaunu metodisko materiālu izstrādes, to nav iespējams izdarīt. Un šajā darbā mūsu koledžas pasniedzējiem jāsaka liels paldies, ka viņi strādā. Un diezgan tādi pamatīgas izstrādnes veido, sāk mācīties. Agrāk mēs saņēmām visu gatavu, tad tagad latviešu valodā ir liela problēma ar metodisko, tehnisko literatūru. Un pie šitā jautājuma mūsu pasniedzēji arī strādās. Lektori, skolotāji. Tā ir viena no attīstības iespējām. Pirmais projekts bija sākums, jeb starts nākamo projektu rakstīšanai un realizācijai. Ja sākotnēji tos izstrādāja 1-2 pedagogi, tad pašlaik šajā procesā ir iesaistījušies vai nu visi skolotāji, lai piesaistītu Eiropas Savienības finansējumu. Jāteic, ka projekti ir izveidoti kvalitatīvi, ko uzsver arī Izglītības un zinātnes ministrija, un attiecīgo fondu atbalsts ir likumsakarīgs. Tas,